Ir sācies jauns gads, bet patiesībā tēmas augkopībā, kas mūs uztrauc, ir palikušas nemainīgas. Un tādēļ BASF ziemas seminārā ir iekļautas sekojošas tēmas. Kā nodrošināt rentabilitāti augkopībā, viendīglapju nezāļu ierobežošana un kur pazūd rapša raža. Jeb citiem vārdiem sakot, mūsu šodienas semināra uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kā pieņemt lēmumus augu aizsardzībā 2025. gadā. Mēģināšu noformulēt atbildi uz jautājumu, kādas, manuprāt, ir galvenās lauksaimnieku vajadzības. Pēc manām domām, pirmkārt, tās ir uzticamas konsultācijas, lai jums ir kompetents, atsaucīgs speciālists, kam jūs varat jautāt. Tad, kad ir noskaidrots, kas ir par problēmu, ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejams kvalitatīvs, efektīvs risinājums, un paralēli tam ir svarīgi, lai tā visa rezultātā mēs iegūtu pozitīvu bilanci gada beigās. Mans prezentācijas saturs šodien ir sekojošs. Es runāšu par ekonomisko situāciju, jeb konkrēti pieskaršos izmaksu struktūrai kviešu audzēšanā. Apskatīsim, kā klājas citur un vai mēs varam kaut ko mācīties no lauksaimniekiem Īrijā. Vai sviests ir tas pats, kas sviesta izstrādājums? Un kādas ir galvenās un būtiskākās Revisol produktu priekšrocības? Nu tad sākam. Atsvaidzināsim informāciju par izmaksu struktūru kviešu audzēšanā. Pēdējie pieejamie dati no LLKC ir par 2023. gadu, un tas ir ļoti izaicinošs etalons, jo 2023. gadā, gada pirmajā pusē, slāpekļa cena bija 610 eiro par tonu. Tiesa gan brīžiem arī kviešu cena uzkāpa augstāk. Bet tas nemaina lietas būtību, ka izmaksas galvenajās pozīcijās ir palikušas nemainīgas. Šeit es konkrēti rādu datus par izmaksu struktūru saimniecībās, kur iegūst 6 līdz 7 tonnas no hektāra. Un nemainīgi lielākais izmaksu postenis ir minerālmēsli. Savukārt otrs lielākais izmaksu postenis ir tehnikas nolietojums un uzturēšana. Ja mēs salīdzinātu saimniecībās ar mazliet zemākām ražām, zem 6 tonnām, tad atšķirība būtu tikai pašos procentos, piemēram, mazākas ražas gadījumā par minerālmēsliem iztērētu 35%, savukārt par tehnikas nolietojumu mazliet mazāk. Taču nemainīgs paliek abos gadījumos viens. Par mūsu šodienas tēmu augu aizsardzības līdzekļiem mēs iztērējam 6% no izmaksām. Nu, protams, es šeit runāju par vidējo statistiku, taču mūsu katra uzdevums ir būt labākam par vidējo statistiku. Interesanti ir apskatīt šo izmaksu struktūru pēdējo 3 gadu nogrieznī. Ja mēs paskatītos vēl garāku nogriezni, piemēram, 4-5 gadus atpakaļ, augu aizsardzības līdzekļu izmaksas stabili turējās 12–15% robežās. Tagad, kad ir būtiski augušas kopējās kviešu ražošanas izmaksas, augu aizsardzības līdzekļu izmaksu īpatsvars ir dubultā mazāks. Tie ir šie manis nosauktie 6%. Ja mēs apskatām, piemēram, minerālmēslus, tā ir pozīcija, kurā mēs varam uzzīmēt korelācijas līkni starp mūsu ieguldījumu minerālmēslos un atdevi ražā. Savukārt ir tādas pozīcijas, kā piemēram tehnikas nolietojums vai degviela, kas tieši neietekmē to, cik liela vai kvalitatīva raža mums būs iegūta. Savukārt, ja mēs runājam par augu aizsardzības līdzekļiem, tad tiem ir tieša un būtiska ietekme uz mūsu ražu un kopā augkopības rentabilitāti.
Un tādēļ nākošajos slaidos es runāšu par šo atdevi. Latvijā ir samērā labi dati par slāpekļa mēslojuma efektivitāti ziemas kviešos dažādos Latvijas reģionos laika intervālā no 2001. Līdz 2015. gadam. Un tajos kopsavilkuma secinājums ir sekojošs. Būtisku ražas pieaugumu dod slāpekļa mēslojuma paaugstināšana līdz N150 vai maksimums 180 kg uz hektāra. Taču mums šodien būtu svarīgi papildināt šos datus ar ekonomisko analīzi. Šajā brīdī graudu un kviešu un slāpekļa cenas attiecība ir 1:5. Jeb noapaļojot, kurš no kurā brīdī iegādājās slāpekli, bet mēs varam sacīt, ka 1 kg slāpekļa maksā 1 eiro un 1 kg kviešu 0,2 eiro. Tātad attiecība 1:5. Šī zaļā līkne parāda, tā ir slāpekļa izmantošanās koeficients, un viņa parāda, cik graudu iegūst ar vienu iedoto slāpekļa kilogramu. Un pilnīgi loģiski, ka ar katru nākamo kilogramu atdeve graudu veidā ir zemāka. To, kā slāpekļa mēslojums ietekmē kviešu ražu, redzam šajā grafikā ar oranžo līkni. Un tas ir Litkes, Ružas un Gailes pētījums no 2015. līdz 2018. gadam. Un šajos 4 gados zinātnieki nonāca pie secinājuma, ka lietojot slāpekli līdz 180 kg tīrvielā N, mēs iegūstam būtisku gan ražas, gan kvalitātes pieaugumu. Bet mums šodien interesē skatīties mazliet detalizētāk un uz priekšu pie šī brīža aktuālās situācijas. Tātad te mēs redzam diezgan droši, ieliekam papildus 30 eiro, iegūstam papildus 0,34 tonnas, mēs esam plusos. Bet kas notiek, ja mēs tagad pie tā 180 N, ko esam jau ieplānojuši, nolemtu, nē, baigi foršie mani kvieši izskatās, došu vēl 30, tātad 30 eiro uz hektāru ieguldu. Cik es iegūstu? Es iegūstu plus 0,18 tonnas. Tātad smalki balansēju. Ja paveicās, un es esmu tāds kā statistika vai pētījumi, tad man ir plus 6 eiro uz hektāra. Bet ja kaut kas noiet greizi, tā es lidoju mīnusos. Tādēļ es vēlos parādīt otru līkni. Zaļā līkne parāda augu aizsardzības līdzekļu atdevi. Un šeit mēs runājam par kvalitatīviem BASF risinājumiem, kuri ir pētīti Latvijas apstākļos. Un mēs redzam, ka nepalielinot slāpekļa devu, bet lietojot atbilstošu augu aizsardzību, mēs iegūstam par 0,6 līdz 0,8 tonnām uz hektāra vairāk. Līdz ar to es gribu pierādīt, ka ekonomiskā atdeve no augu aizsardzības līdzekļiem atsevišķās situācijās ir ievērojami augstāka nekā pie slāpekļa. Un ja mēs zinām, ka slāpeklis jau tāpat sastāda vislielāko izmaksu summu, tad mums ir ļoti gudri jāpieņem lēmumi. Tādējādi es pamazām sašaurinu tēmu uz augu aizsardzības līdzekļiem un konkrēti fungicīdu lomu. Mums visiem ir labi zināms, ka graudaugos fungicīdus mēs lietojam ar mērķi samazināt ražas zudumus, ko rada slimības graudaugos. Šie ir 3 gadu dati, vidēji no 10 šķirnēm, kuras visus 3 gadus bija uzvaras izmēģinājumos vienas un tās pašas šķirnes. Un mēs redzam, ka vidēji 3 gados BASF fungicīdu lietošana deva 1 tonu lielāku ražu. Visos 3 gados lietotā fungicīdu tehnoloģija bija Priexor Kurbatūra 0,4+0,4 un Revitrex 1 litrs. Ja mēs to pārēķinām šobrīd naudā, mēs ieguldījām 70 eiro,
bet vidēji vienmēr saņemam 220 eiro. Tātad ļoti rentabls veids, kā palielināt ieņēmumus. Bet šajā brīdī gribu uzdot jautājumu, vai tikai Latvijā un Baltijā lauksaimnieki saskaras ar grūtībām, tā skaitā ekonomiskām grūtībām. Pagājušajā gadā mēs apmeklējām konsultāciju un izmēģinājumu centru Tegask un lauksaimniekus Īrijā. Vēsturē mēs varam atrast daudz līdzību starp Latviju un Īriju, taču pēdējos gados Īrija ir veikusi lielu ekonomisko izrāvienu, un šobrīd pasaulē ir viena no turīgākajām valstīm, mērot pēc iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju. Un Īrijas ekonomikā lauksaimniecība ir viens no tās balstiem un veiksmes pamatiem. Paskatīsimies, kādas tad ir Īrijas lauksaimnieku situācija. Īrijā zemes nomas maksa par 1 hektāru ir robežās no 400 līdz 500 eiro uz hektāru, pie zemes cenas 40–50 tūkstoši par hektāru, jeb citiem vārdiem sakot 1% no zemes vērtības. Īrijā pēdējo 30 gadu laikā kviešu ražas ir būtiski augušas, taču, ja ņem tikai pēdējo 10 gadu nogriezni, tad tās stagnē. Ja mēs runājam par to, kā zemnieki izdzīvo, tad faktiski viņi paši apgalvo, ka viņi izdzīvo pateicoties augstām iegūtām ražām, un to palīdz nodrošināt pieejami efektīvi augu aizsardzības līdzekļi. No visām izmaksām Īrijas slapjajos apstākļos 500 eiro uz hektāru ir izdevumi par tehniku, tātad tehnikas izmaksas. Savukārt ziemas kviešu fungicīdiem Īri tērē 250 eiro uz hektāru, jeb 3 pilnas fungicīdu devas. Tā rezultātā Īrijā, lai kviešu audzētājs būtu pa nulēm, viņam ir jāiegūst 8 tonnas no hektāra kviešu ražas. Savukārt rapšu raža, ko Īri iegūst, ir no 4,5 līdz 5 tonnām no hektāra. Savukārt, ja mēs uzdodam īru lauksaimniekam jautājumu, kas ir jūsu galvenā galvas sāpe un problēma, tad viņi atbild sekojoši. Pirmā problēma ir zemju pieejamība, otrs ir kaitēkļi un slimības, trešais, ko viņi min, ir CO2 piesaiste augsnē, un pēdējais, kas viņuprāt arī vēl ir būtisks, ir stabila, droša ģenētika, jeb izturīgas šķirnes. Ja mēs runājam tieši par viņu pirmo problēmu, ko nenosauc tās viendīglapju nezāles, tad attiecībā uz viendīglapju nezālēm ir liela līdzība, kā mums attīstās situācija, un īri saka, jūs ar viendīglapju nezāļu problēmām esat tur, kur mēs bijām pirms 5 gadiem. Un tādēļ īru lauksaimnieku un speciālistu padoms zemniekiem Latvijā ir nesamaziniet herbicīdu devas. Un ja jums ir aizdomas, ka herbicīds nestrādā, un tas nozīmē, ka tur varbūt ir rezistence, tad pirmais solis ir veikt testēšanu, lai noskaidrotu, ir nezālēm rezistence vai nē. Pretējā gadījumā mēs lieki tērējam naudu par dažādiem līdzekļiem, kas visticamāk nenesīs nekādu rezultātu, bet to var noskaidrot jau iepriekš. Tātad, šajā brīdī esam nonākuši pie jautājuma, kāda ir augu aizsardzības līdzekļu loma svārstīgajā ekonomiskajā situācijā 2025. gadā. Tātad izmaksu analīzi mēs īsajā kursā veicām, sapratām, ka augu aizsardzības līdzekļi sastāda 6% no kopējām ražošanas izmaksām, piemēram, kviešos. Bet es vēlos pierādīt, ka
Augu aizsardzības līdzekļi nav tā izmaksu pozīcija, kurā primāri būtu jātaupa. Es vēlos pierādīt tieši pretējo, ka ieguldot līdzekļus pareizos, atbilstošos auga aizsardzības līdzekļu risinājumos, mēs varam gūt lielāku atdevi nekā no citiem ieguldījumiem ražošanas procesā. Tālāk, nākošais solis ir, kurus produktus tad izvēlēties. Šobrīd pieejami tirgu ir daudzi pēcpatentu darbīgo vielu analogi, jeb tā saucamie ģenēriskie produkti, kuri ir viennozīmīgi lētāki. Bet jautājums ir, vai to vērtība un kvalitāte un galu rezultātā atdeve ir tāda pati kā oriģināla produktiem. Uz šo jautājumu atbildi man palīdz sniegt mūsu kolēģi no formulāciju laboratorijas. Šodien mēģināsim īsumā apskatīt, kāda nozīme ir augu aizsardzības līdzekļu formulācijām. Tātad, ja mēs mēģinām iedomāties, ka mums būtu dots sekojošs uzdevums ar vienu sauju miltu vienmērīgi noklāt augus uz 1 hektāra, es domāju, mums skaidrs, ka tehniski ļoti sarežģīts uzdevums. Ja tajā gadījumā šī sauja ir kāds šķīstošs produkts, piemēram, ja tas būtu cukurs, tas būtu ļoti viegli izdarāms, bet ja tā ir cieta viela, tad tas vairs nav vienkārši. Un, diemžēl, gandrīz absolūtais vairums visu graudaugu fungicīdu darbīgo vielu pēc savas būtības ir cietas vielas. Nākošais izaicinājums – dažādas darbīgās vielas savā starpā ir nesaderīgas, kas var novest, piemēram, pie noslāņošanās kannā vai glabāšanas laikā. Un ir virkne dažādu citu problēmu, kas neļauj savienot vienkārši 2, varbūt pat ļoti izcilas darbīgās vielas. Otrs, kas ir svarīgi, nodrošināt, lai šī viela, kura mēs zinām ir laba, lai viņa arī uz augiem nokļūtu un parādītu šo savu veiktspēju. Un sāksim ar to, ka noskaidrosim, vai augi ir vienādi vai atšķirīgi pēc to īpašībām. Lūk, šeit piemērs ar dažādu augu lapu virsmu. Mēs redzam, kā uzvedas parasts ūdens piliens uz rapša lapas un kā parasts ūdens piliens uzvedas uz ābeles lapas. Dažādiem augiem ir atšķirīga tātad lapu virsma, atšķirīga piliena saskares virsma. Dažiem augiem ir matiņi uz lapu virsmas, dažiem nav. Citiem ir biezāka vaska kārta. Šeit mēs redzam parastu kvieša lapu. Šeit mēs šo kvieša lapu redzam lapas virsmu 350 reižu palielinājumā, bet šeit mēs redzam 3500 reižu palielinājumā. Bet te ir tieši tas pats, tikai augs ir rapsis. Un tāds pats palielinājums. Un tikai salīdzināšanai šāda ir cukurbietes lapas virsma. Vai jūs pamanat atšķirību? Un tādēļ es gribu parādīt, kā atšķirās uz viena un tā paša augu lapas 2 dažādi pilieni. Un tagad jau mēs veicam eksperimentu un šajā mazajā filmiņā redzam, kā parasts augu aizsardzības līdzeklis, vienkārši neformulēts, bet vai vāji formulēts, viņš nonāk uz rapša lapas, mēs zinām, ka rapša lapas ir vaskotas, viņš ļoti veikli noripo nost. Un otrā filmiņā mēs redzam to, kā uz tādas pašas rapša lapas uzvedās produkts, kurš ir formulēts un kuram ir pievienotas speciālas papildvielas. Līdz ar to mēs nonākam pie secinājuma, ka dažādi formulēti augu aizsardzības līdzekļi uz vienas un tās pašas augu sugas uzvedīsies atšķirīgi. Bet ko darīt, ja mums ir atšķirīgi augi? Tātad,
es gribu sacīt par otru argumentu un aicināt domāt, izvēloties augu aizsardzības līdzekļus, mazliet tā kā šahā dažus gājienus uz priekšu. Un šajā situācijā, kad mēs visi esam ļoti nofokusēti uz izmaksu taupīšanu, mums šajā sezonā noteikti piedāvās biezā slānī azoksistrobīnu un proteokanazolu par ļoti lētu cenu, bet mēs šo visbiežāk, šī rekomendācija ir vienam un tam pašam produktam lietot viņu gan kviešos, gan rapsī, bet es domāju, ka ir pilnīgi saprotams, ka viens un tas pats produkts, ja viņš nav speciāli pielāgots konkrētajam kultūraugam, nedos līdzvērtīgu efektu visās piedāvātajās kultūrās. Jo, ja visur mēs lietosim tikai proteokanazolu kviešos, rapšos un citās kultūrās un vēl vairākas reizes sezonā, mēs pazaudēsim šī augu aizsardzības līdzekļa efektivitāti, jeb citiem vārdiem sakot, nonāksim pie rezistences ļoti ātri, bet mums ir ļoti būtiski saglabāt, lai mums ir efektīvi vairāki azoli, jo azoli ir graudaugu fungicīdu stratēģijas mugurkauls. Un otrs ir BASF atgriežās pie oriģinālā proteokanazola ražotāja. Mūsu piedāvājumā ir 2 komplekti ar proteokanazolu, Prieksors un Komets. Nu tā, tik daudz par vielu nogādāšanu uz augu lapām. Mazliet turpinot par augu aizsardzības līdzekļu formulāciju, mēs pieskārāmies tam, kā efektīvi nogādāt darbīgo vielu uz auga lapām, bet ļoti svarīgi ir arī tas, kā šie produkti uzvedas smidzinātāja tvertnē, jo mēs zinām, ka smidzinātāja tvertnē var būt atšķirīgas cietības ūdens, var būt atšķirīgs pH, un mums ir vērts saprast, ka ja pH ir ļoti augsts, tas var novest pie tā, ka darbīgā viela ātrāk degradējās. Savukārt, ja pH ir ļoti zems, jeb skāba vide, tas var radīt, piemēram, sietu aizsprostošanos vai citas smidzināšanas problēmas. Nākamais, kas ir labi, un droši vien daudzi no jums jau to zina, ka, piemēram, mums ir tirgū pieejami dažādi pH skābinātāji vai neutralizētāji. Tātad ir vielas, ar kurām mēs varam pazemināt pH bākā, un tā ir fosforskābe, tas ir piemēram dažs, vai tas ir piemēram turbo. Savukārt paaugstināt pH bākā var ar bora mēslojuma palīdzību. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā, vai izmantot vai neizmantot šos tirgū visus piedāvātos skābinātājus, optimizētājus, man ir tikai viens arguments, tās atkal ir izmaksas. Un varbūt tā vietā, lai pats savā garažas līmenī mēģinātu uzlabot produktu, uzreiz izvēlēties produktu, kurš nav jāuzlabo, kurā jau ir radīta, ir intelektuālais potenciāls un inovācijas ieliktas, lai šī formulācija būtu stabila un produkts spētu darboties dažādos pH diapazonos. Un to nodrošina visi BASF fungicīdi. Tātad visas darbīgās vielas, kas ir ieliktas BASF fungicīdos, un tas ir F500, tas ir Revisols, tas ir ksemiums, metkonazols, metrafenons. Visas šīs vielas fungicīdos ir izveidotas tā, ka spējas darboties arī suboptimālā pH vidē. Noslēdzot tēmu par formulāciju nozīmi, es aicinu nebūsim naivi un mēģināsim pieņemt to, ka augstas kvalitātes izēvielas un inovācijas šajā ķīmijas procesā maksā kaut kādu naudu. Un tas nevar būt, kad produkts, kurš ir radīts
kā pakaļdarinājums dzenoties tikai ar vienu mērķi saražot lētāk kā konkurence, ka tas produkts strādās tikpat efektīvi un kvalitatīvi. Vai citiem vārdiem izsakoties, sviests nav tas pats, kas sviesta izstrādājums. Labi, tālāk turpināsim par graudaugu aizsardzību no slimībām. Kādi ir pēdējo gadu agronomiskie izaicinājumi un būtiskākās tendences? Šeit mēs redzam pēdējo 10 gadu rezultātus, kur apkopoti dati no 130 dažādiem izmēģinājumiem, kuros slimību izplatība bija vismaz 5%. Un mēs redzam, un tas nav nekas jauns, ka Latvijā būtiskākās graudaugu slimības kviešos ir pelēka plankumainība, tā ir sarkanā līkne, un dzeltena plankumainība, jeb DTR, tā ir zilā līkne. Bet kādas mēdz būt variācijas? Tātad mēs redzam, ka, piemēram, 22. gadā pilnīgi visos 100% tīrumos bija būtiska septoriozes izplatība. Savukārt 23. gadā, ko daudzi mums varbūt pat no mums nevēlas atcerēties, taču slimību izplatība bija ļoti zema, tikai 23% no visiem apskatītajiem izmēģinājumiem bija būtiska septoriozes izplatība. Taču manu domu palīdz paskaidrot šī punktotā, jeb tendences līkne. Un ja mēs skatāmies 10 gadu intervālā, tad tendences līkne ir, ka septoriozes, jeb pelēka plankumainības izplatības nozīmīgums pieaug straujāk, tātad sarkanā līnija, nekā dzeltena plankumainības izplatība, kas mums ir sena, veca, zināma problēma. Un jāpiemiņ, ka miltrasa ir tādiem atsevišķiem pīķiem, bet nav tā pati nozīmīgākā slimība pēdējos gados. Nākamais aspekts. Novērtēsim veģetācijas perioda ilgumu. Šeit ir veģetācijas perioda ilgums Latvijā dažādos gados un novilktas tendences līnijas ar dažādiem scenārijiem, kā tad mēs varētu sagaidīt, kā attīstās, cik garš ir veģetācijas periods Latvijā. Un mēs redzam, ka arī dati parāda, ka veģetācijas perioda garumam ir tendence pagarināties arī Latvijas apstākļos, kam, protams, ir dažādas ietekmes. Pirmkārt, ja ir garāks veģetācijas periods, ir pozitīva ietekme, jo ir iespēja iegūt augstāku ražu. Bet, ja ir garāks veģetācijas periods, tad mēs potenciāli varam saskarties arī ar dažādiem riskiem un, piemēram, ar slimību izplatības riskiem. Tātad šeit mēs redzam jau īsākā nogrieznī konkrētus mūsu datus, kā ir mainījies veģetācijas perioda garums. Tātad zaļā līnija parāda, cik dienas kopš gada sākuma ir pagājušas, kopš ir iestājusies 32. stadija, un zilā līnija parāda, cik dienas ir pagājušas, kopš iestājusies karoglapas stadija. Un zaļā ir tendences līkne. Pēdējos 10 gados Latvijā intervāls starp šīm divām stadijām, ko parasti mēs asociējam ar pirmo un otro fungicīda lietošanu, jau šobrīd tas periods ir pagarinājies par 5 dienām. Bet, ja mēs paskatāmies, ko pēta vācieši, tad vācieši jau ir to pilnīgi pierādījuši, ka Vācijā intervāls starp T1 un T2 apstrādēm ir pagarinājies par 10 dienām. Tātad tas noved pie tā, ka mēs, ja negribam smidzināt vēl veselu vienu reizi vairāk fungicīdu, mums ir jāizvēlās tādi produkti, kuri aizsargā ilgāk. Un šī ir Vācijas rekomendācija, tieši balstoties ar argumentu, ka ir nepieciešams pasargāt ilgāk, un vācieši ir pierādījuši, ka Kapalo, Revī un Balaija spēj aizsargāt augus par veselu nedēļu ilgāk,
Un tas, salīdzinot ar citiem azoliem, un tas ir svarīgi, ka šajā periodā, kad ir nestabili laika apstākļi, mēdz būt augsts, karsts, dažāds laiks, mums ir stabils produkts, uz kuru var paļauties. Šeit ir vizuāls attēls, kā ir darbojusies balaja, salīdzinot ar situāciju bez fungicīda. Tikai vēlos piebilst, ka daudzi no jums to noteikti jau zina, kopš pagājušā gada Latvijā ir pieejams speciāls T1 produkts, Kapalo Revī, kas pēc būtības ir balaja plus Flexity. Un ar šo attēlu es mēģinu uzsvērt tās priekšrocības, ko nodrošina Revisol produktu izmantošana T1 apstrādē, bet tam es vēl pieskaršos arī mazliet vēlāk. Mazliet turpinot runāt par izmēģinājumu rezultātiem. Šeit mēs redzam izmēģinājumu, ko veikuši kolēģi Igaunijā. Tātad Igaunijā kolēģi mēģināja salīdzināt, kā tad darbojās BASF ekonomiskā segmenta risinājums Comet Pro, salīdzinot ar Amistar plus Pekarī. Mēs redzam, ka abos šajos risinājumos, kas tika smidzināti saimniecībā netālu no Tartu, T2 ir vienāds. Tātad abos divos T2 ir vienāda deva vienā laikā lietots. Savukārt šajā te risinājumā Amistar, Pekarī, Comet Pro un proteokanazols. Tātad proteokanazols ir viens un tas pats, pie tam šeit ir pat lielāka proteokanazola deva bija lietota 0,4, kamēr šeit 0,33. Tātad būtībā šīs izmēģinājums parāda, kāda atšķirība ir starp Amistaru un Comet Pro, jeb F500. Un šajā konkrētajā gadījumā atšķirība ražas izteiksmē bija 600 kg uz hektāra. Kā tad mēs to varam izskaidrot? Par šo F500 fenomenu es jau runāju pagājušā gada ziemas semināros, bet izmantošu, lai vizualizētu šo pētījumu. Tātad šajā pētījumā ir salīdzinātas dažādas darbīgās vielas, kā tās reaģē uz augiem, kuri ir stresa apstākļos. Tātad augi, kas ir nonākuši stresa situācijā, piemēram, sausumā vai karstumā, augs šajā stresa situācijā izdala hormonu etilēnu. Un šeit ir mērīts, kura darbīgā viela, cik efektīvi samazina šī novecošanās, jeb nokalšanas hormona etilēna izdalīšanos. Un te ir grafiks, cik stundas pēc stresa ir pagājušas un kāda ir šī darbīgās vielas veiktspēja. Un mēs redzam, ka F500, jeb tas ir piraklostrobīns, efektivitāte ir galvas tiesu pārāka par, piemēram, azoksistrobīnu, kas ir sarkanā līnija. Tas ir izskaidrojums, kāpēc, vienkārši pasakot, visi štrobi ir vienādi, nav visi štrobi vienādi. Un F500 ir pierādītas šīs ne tikai slimību ierobežošanas, bet arī augu fizioloģiju pozitīvi ietekmējošas īpašības. Darbīgo vielu F500 satur augšā minētie produkti Kapalo Revī, Comet Pro, Priexor, Balaja un, starp citu, arī rapša fungicīds Pictor Active. Tad nonākam vēl pie pagājušā gada izmēģinājumiem. Vai jūsu vidū ir tie, kas bija pagājušajā gadā izmēģinājumu lauka dienā uzvarā Bauskas pusē? Super. Tad 100% tie no jums bija šī izmēģinājuma lauciņa vidū, un mēs visi šeit gājām pa šo sleju, kur ir visas 20 šķirnes, un tur bija variants bez fungicīdu lietošanas, un šeit bija variants ar fungicīdu lietošanu, un tur augšā bija tas nelielais mežiņš. Tātad lietotie fungicīdi bija 3. maijā lietots Priexor Kurbatūr 0,4 plus 0,4, un 25. maijā
39. karoglapas attīstības fāzē bija lietots 1 litrs revitreksa. Un te mēs redzam izmēģinājumu rezultātus. Jūs varat nepūlēties saskatīt katru no stabiņiem, jo šī tabula ir nodrukāta jums izdalīto bukletiņu, to piezīmju grāmatiņu uz aizmugurējā vāka. Jūs to varēsiet mājā mierīgi lēnā garā izstudēt. Bet tas, ko mēs redzam, ka pie pagājušā gada situācijas tāda, kā tā bija šajā konkrētajā izmēģinājumā, vidēji visām 20 šķirnēm ražas pieaugums no fungicīdu lietošanas bija 1,6 tonnas. Es tālāk rādīšu arī kvalitātes rādītājs, un ja jums, piemēram, interesē viena šķirne, jūs nofokusējat savu skatienu, piemēram, uz skāgenu, kurš tabulās ir 4. un jūs varēsiet pasakot, kā tieši konkrēti jums interesējušā šķirne ir uzvedusies. Šī līkne varbūt parāda labāk, ka, protams, arī šķirnei ir liela nozīme, un šis ražas papildus iegūtā raža, jeb ražas zudumi, ko samazinājusi fungicīdu lietošana, atšķirās ļoti. Piemēram, vismazākais ražas pieaugums ir bijis šķirnei Brigens, jo visticamāk šī šķirne pati ir spējīga cīnīties pret slimībām, un tāpēc fungicīdu lietošana pienes mazāku ražas pieaugumu, kamēr, piemēram, šķirne Artist, un tas ir ļoti interesanti, jo lielāks ražas potenciāls, jo parasti šķirne ir cimperlīgāka. Tātad šai šķirnei ražas pieaugums no fungicīdu lietošanas bija 2,4 tonnas uz hektāra. Tātad te mēs runājam par to, kāda nozīme ir pareizi ierobežot, efektīvi ierobežot graudaugu slimības, un te mēs runājam par ekonomiku. Bet ekonomika nav tikai raža. Arī ražas kvalitāte ir daļa no ekonomikas, un, ja mēs salīdzinām katrai no šķirnēm iegūto proteīnu, tātad dzeltenie stabiņi ir proteīns bez fungicīda lietošanas, zaļie stabiņi ir proteīna saturs, ja lietoti fungicīdi, un vidējais rādītājs visām šķirnēm ir plus 0,4%. Jā, starp citu, es aizmirsu pateikt, ka, ja mēs runājam par slāpekļa lietošanu, tad katri 30 kg N dod plus 0,3% no proteīna. Tātad, principā, ar fungicīdiem mēs pat par 0,1% pārspējam šo ekonomisko atdevi šajā kvalitātes aspektā. Nākamais rādītājs no kvalitātes būtiskiem rādītājiem, kas ietekmē beigās cenu, kādu mēs dabonam par saviem kviešiem, ir tilpummasa. Un atkal jūs varat salīdzināt, cik atšķirīgi dažādas šķirnes ietekmēja fungicīdu lietošana, bet caurmērā 20 šķirnēm vidējais tilpummasas pieaugums bija 16 grami litrā. Tālāk esmu nonākusi pie pasaulē visjaunākā un visspēcīgākā azola molekulas, pie revisola. Un izskatās, ka pie horizonta nec BASFam, nec arī BASFa konkurentiem vēl labu laiku jauna azola molekula nav paredzama. Tādēļ mums ir jādomā, kā izmantot šīs praktiskās priekšrocības un ar ko tad var palīdzēt reālos lauka apstākļos produkti, kas satur jauno molekulu revisolu. Pirmkārt, ir daudzu gadu jau pētījumos pierādīts, ka revisolam ir daudz augstāka efektivitāte zemās temperatūrās. Tātad pat jau pie plus 5 grādiem šis produkts tik un tā strādās. Un tas mums ir svarīgi īpaši agrajā pavasara apstrādē, kad ļoti bieži uznāk pēkšņa salna vai kaut kāds augstuma periods. Tad salīdzinājumā ar citiem produktiem, kuri nesatur revisolu, šie produkti noteikti būs daudz efektīvāki. Otra praktiskā revisola priekšrocība ir lietus noturība. Ja mums ir bieži lieti, un mēs jau, protams, nezinām, tas ir tas, ko
lauksaimniecība, es nesaprotu, kā tas var būt, ka 100 gadu laikā visu kaut ko spēja noteikti prognozēt, tikai ne precīzu laika prognozi. Bet, ja nu ir tā, ka ir ļoti lietains laiks, tādā situācijā ir pierādīts, ka revisolu nomazgā daudz lēnāk, jeb par 41% labāk noturās auga lapās revisols kā citi azoli. Savukārt pretējā situācijā, ja ir ļoti spilgta saule un saules radiācijas ietekmē darbīgā viela degradējas auga lapās, tad revisola molekulas degradācija ir par 37% zemāka. Un tas ir iemesls, kāpēc revisola produkti sargā ilgāk. Tas nozīmē, ka nedz lietus to vielu viegli izmazgā ārā, nedz arī saule degradē. Un tātad, ja darbīgā viela uz auga lapām un stiebriem turas ilgāk, protams, ka šis produkts aizsargā labāk. Un tas ir tas, kāpēc izmēģinājumos, kur ir iekļauti produkti ar revisolu saturu, beigās nodrošina labākus ražas un kvalitātes rādītājus. Un vēl vienu lietu noteikti gribu pieminēt. Varbūt kāds no jums atcerās, mēs pagājušajā gadā runājām par slāpekļa izmantošanās efektivitāti. Un tur bija slaids, kurš parāda, ja revisolu kombinē kopā ar F500, piemēram, tas ir Balāja vai tas būtu Kapalo, tad ir pierādīta slāpekļa izmantošanās efektivitātes pieaugums. Tur bija būtiski mazāku slāpekļa devu, ir jālieto, lai iegūtu tādu pašu ražu, tikai lietojot fungicīdu. Tātad šis ir vēl viens aspekts, kur unikāli palīdz ekonomisko atdevi nodrošināt tieši BASF graudaugu fungicīdu darbīgās vielas. Tagad esam nonākuši pie slimību ierobežošanas un kādi tad ir tie stratēģiskie pamatprincipi. Izmēģinājumu rezultātus redzējām, kā produkti, kāda efektivitāte ir mazos lauciņos, lielos lauciņos, kāda nozīme ir formulācijām. Un tagad mēs esam nonākuši pie tā, lai es pastāstītu, kādas BASF skatījumā ir labākās rekomendācijas graudaugu aizsardzībai no slimībām 2025. gadā. Un vēlos uzsvērt, ka mēs savas rekomendācijas balstām uz Latvijā veiktiem daudzu gadu pētījumiem un nebalstām tikai uz ārzemēs iegūtiem salīdzinājumu datiem. Un tātad šajā sezonā BASF produktu klāstā ir sekojoši revisolu produkti. Tātad Kapalo Revī satur 3 darbīgās vielas. Kapalo Revī satur azolu revisolu, satur F500 štrobu un satur metrofenonu, jeb fleksitī. Balāja satur revisolu un F500. Revitreks satur revisolu un karboksamīdu grupas darbīgo vielu ksemiumu. Savukārt Balāja plus Imtreks ir tāds premium klases risinājums, jo tur mēs apvienojam 3 darbīgās vielas no visām būtiskākajām klasēm. Tur ir tātad štrops F500, tur ir revisols un šeit mums ir ksemiums tīrā veidā. Savukārt ar proteokanazola risinājumu mums ir 2, un tie ir prieksors plus kurbatūrs, tur ir 3 darbīgās vielas, tur ir F500 ksemiums un proteokanazols, un Comet Pro plus kurbatūra ir ekonomiskais risinājums, tur ir F500 un proteokanazols. Tad nākošais, kas man likās jums varētu palīdzēt, ir fungicīdu vērtības karte. Šeit ir tā kā nolikts stateniski līniāls, bet līniāls nevis ar centimetriem, bet ar eiro uz hektāra. Šeit ir aptuvenās šīs sezonas prognozējumās izmaksas dažādiem BASF risinājumiem. Un
Ja mēs runājam tieši par T1 fungicīdu apstrādēm, tad mēs paredzam, ka Balaja ar puslitru uz hektāra vai Comet Pro plus Kurbatur 0,33 plus 0,33 šo sezonu varētu izmaksāt ap 19 eiro uz hektāra. Savukārt Kapalo Revī ar 0,8 vai Prieksor plus Kurbatur 0,4 plus 0,4 varētu izmaksāt uz hektāra ap 26 eiro. Ja mēs runājam par galvenās apstrādes fungicīdiem, tad galvenajā apstrādē mēs iesakām lietot lielāku devu, Prieksor un Kurbatur 0,5 plus 0,5, jeb summāri 1 litrs, un tas ir ap 34 eiro uz hektāru. Vai tā ir Balaja ar 1 litru, vai tas ir Revitreks ar 1 litru, jeb šis vispilnīgākais risinājums, kur ir 3 spēcīgākās darbīgās vielas no dažādām grupām, jā, šis izmaksu ziņā ir dārgāks risinājums, bet tur produktu devas, tātad tā atdeve vērtības izteiksmē arī ir visaugstākā. Un tagad esam nonākuši pie konkrētiem ieteikumiem. Sāksim ar kviešiem, pārsvarā ziemas kviešiem, bet princips neatšķirās arī vasaras kviešiem. Ja kvieši ir pēc optimāla priekšauga, tad mēs iesakām izvēlēties T1 apstrādēji Revisol produktu Kapalo Revī 0,8 vai Balaja no 0,5 līdz 0,75. Savukārt galvenajai T2 apstrādēji mēs varam mainīt no Revisola uz proteokanizolu, un tad mēs ejam ar Prieksor plus Kurbatur pa 0,5, vai arī mēs paliekam pie Revisola un izvēlamies vai nu Revitreks vai Imtreks plus Balaja. Būtiski atcerēties intervālu. No vienas puses mums būtu izdevīgi mēģināt, ja vien situācija uz lauka to atļauj, maksimāli vēlāk iet ar pirmo apstrādi, jo tad mēs varam vēlāk lietot otro apstrādi, bet nevajag nekādā veidā pārsniegt intervālu ilgāku par 3 nedēļām. Kāpēc? Tādēļ, ka, ja mēs esam nosmidzinājuši, piemēram, 2-3 mezglu stadijā fungicīdu, protams, ka fungicīdi ir kvalitatīvi, bet augi aug ļoti strauji. Viņiem izaug jaunas auga daļas, un tur iznāk tā karoglapa, kura ir pilnīgi neaizsargāta līdz brīdim, kamēr jūs uzliekat viņai fungicīdu. Un ja šeit pa apakšu ir liels slimību klāsts, tad tā karoglapa var tikt inficēta. Tādēļ mēs uzsveram intervālu nevilkt lielāku diži par 3 nedēļām starp T1 un T2. Tagad mēs esam pie otra varianta vai situācijas, kad kvieši ir pēc kviešiem. Vai jūs man piekritīsiet, ka it sevišķi pagājušajā gadā lauki atšķirās būtiski kā diena un nakts, ja priekšaugs bija kvieši vai priekšaugs bija rapsis vai tauriņa zieži? Mūsu ieteikums ir atšķirīgs. Un tātad, ja mēs runājam par atkārtotiem kviešu sējumiem, tad mēs iesakām sākt atkārtotos kviešu sējumos, kur visticamāk ir daudz salmu atlieku augsnes virspusē ar mūsu risinājumiem, kas ir ar proteokanizolu, vai nu Prieksor plus Kurbatur vai Comet Pro plus Kurbatur. Tas būtu pie zemākas intensitātes vai paredzamās ražas. Un sekot, absolūti noteikti, sekot ar Revisol produktu, vai nu Revitreks, vai nu Balaja plus Imtreks. Protams, ka BASF produkti ir ļoti plastiski, un mēs varam likt arī T2 Balaja. Un savukārt tālāk, trešā fungicīda lietošana ir tikai izņēmuma gadījums, kas noteikti ir aktuāls cietajiem kviešiem, un noteikti ir aktuāls atsevišķām šķirnēm, kuras ir jutīgas uz vārpu fuzariozi. Un tad mums ir jāplāno tieši ziedēšanas laikā produkts, kas satur vai nu metkonazolu vai proteokanizolu. Ja mēs runājam par zemākas intensitātes kviešu sējumiem vai sezonām, kad nav
slimību izplatības, tad mēs iesakām lietot vienu fungicīdu apstrādi ziemas kviešos un izvēlēties plaša spektra produktus ar stabilu, solīdu devu – Balaja, Revitreks vai Prieksora plus Kurbatūra. Tālāk ziemas mieži. Ja mēs runājam par ziemas miežiem, tad ziemas miežos mēs iesakām vainu Prieksora Kurbatūru vai Komet Kurbatūru pirmajā reizē, un tas ir parasti ļoti agri. Un otrajā reizē miežos noteikti Balaja. Balaja ir viens no izcilākajiem miežu produktiem. Rudzi. Rudzos, ja gadījumā mums ir agra miltrasa, tad mēs iesakām lietot Kapalo Revī un tālāk rūsu un plankumainību ierobežošanai Prieksora Kurbatūru. Bet ja rudzos nav šīs agrās miltrasas, tad rudzus var izaudzēt arī tikai ar vienu fungicīda apstrādi. Par auzām. Auzās mēs iesakām izvēlēties Revisol saturošus produktus, un tie ir vai nu Balaja, vai nu Revitreks, un intensīvos auzu sējumos mēs iesakām dalīto apstrādi 2 reizes pa puslitram Balaja. Līdzīgi tas būs arī miežos. Standartā viena apstrāde Balaja, Prieksora Kurbatūra vai Komet Kurbatūra, bet, piemēram, alus miežos vai vienkārši intensīvākos miežu sējumos vislabākie rezultāti būs, ja sadalīs Balaju 2 reizēs. Galvenais ir nenokavēt to pirmo reizi, kad tā tīkla plankumainība ir visagresīvākā. Un atceramies, ka miežiem vislielākās ir apakšējās lapas, kuras visbūtiskāk ir pasargāt no slimībām. Tad kopsavilkums manai tēmai. Es savā prezentācijā aicināju izvērtēt graudaugu audzēšanas izmaksu struktūru. Šajā tirgus situācijā ir aktuāli apzināties izmaksu posteņus un ieguldīt tajos, kuri nes lielāku ekonomisko atdevi. Es centos pierādīt, ka BASF piedāvātie risinājumi ir rentablāki par konkurējošiem, un ka mēs pamatojam savus rekomendācijas ar Latvijā veiktiem daudzu gadu izmēģinājumiem, nevis balstoties uz nejaušībām. Mazliet pieskāros stāstiņam par augkopību Īrijā, un varbūt arī mums šeit ir vērts mazliet apsvērt to jautājumu par zemes nomas maksām. Nu tā, tikai apdomāt. Izgājām cauri īsajam kursam par augu aizsardzības līdzekļu formulāciju nozīmi un Revisol, tātad visjaunākais, visspēcīgākais azols un tā priekšrocības un smidzināšanas ieteikumi. Vēl tikai nobeigumā gribu uzsvērt vienu lietu. Jūs ikdienā noteikti neesat tik ļoti iedziļinājušies visu piedāvāto produktu darbīgajās vielās. Bet ja mēs runājam par graudaugu aizsardzību no slimībām, tad pilnīgi visi citi konkurenti piedāvā risinājumus, kas balstās tikai un vienīgi uz proteokonazolu. Mums arī ir 2 produkti ar proteokonazolu bāzi, bet tikai BASF produktu klāstā ir unikālas darbīgās vielas un spēlēsim tā kā šahā, domāsim uz priekšu, lai mums paliek efektivitāte arī ilgtermiņā, nevis nokaut to nabaga proteokonazolu dažos 10 gados. Paldies! Kādi ir jūsu jautājumi?